Šodien es jums parādīšu, kā svin vienus no latviešu tradicionālajiem svētkiem un kāda tiem ir saistība ar Mežāres pagastu. Ungurmuižas pagastā līdz 1932. gadam atradās arī Mežāres pagasta Ratīšu teritorija. Pirmās runas par atdalīšanos notika iepriekš. Šīs teritorijas iedzīvotāji sākotnēji vēlējās pārcelties Vīpes pagasta paspārnē, taču Vīpes pagasts tam kategoriski nepiekrita. Tādēļ tika dibināts Mežāres pagasts, tā likvidējot Ungurmuižas pagastu. Gadu gaitā Mežāres pagasta teritorija mainījusies nepārtraukti. Tās aplūdusi ar kaimiņu pagastiem, gan pievienojusies, gan atdalījusies dažādu reformu ietekmē. Mūsdienu Mežāres pagastā bijis arī pilskalns, kas atradies Metiņu mežā. Pilskalnu izlīdzināja un pēc kara tā vieta ir apaugusi ar mežu. Arī mēs bijām šajā mežā, taču pilskalna vietu nesaskatījām. Metiņu mežs savu nosaukumu ieguva no latviešu tradicionālajiem svētkiem meteņiem, ko latvieši svin vēl šobaldien. Labdien, es esmu Andris Kapusts, es esmu Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs, bet arī vadu vairākas folkloras kopas, organizēju visādas svētkus un visādas mācības lietas un tā tālāk. Un folklorā esmu jau, var teikt, 50 gadus. Oho? Jā. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka mums debesīs ir saule, kas mūsu gadījumā ir ļoti svarīga. Tāpēc latviešu saule arī sauc par savu māti. Saules siltums, saules enerģija mums ir svarīga. Un lielos svētkus mēs arī pakārtojam saulē. Tie ir saulgrieži, Jāņi, Ziemassvētki, rudenāji, tad, kad ir rudens vienādības, un arī lieldienas, kad ir diena un nakts vienāda garuma pavasarī. Bet, protams, tie jau nav tikai vienīgie tautas svētki. Pa vidu, starp šiem 4 punktiem, ir vairāki svētki, diezgan daudz, starp citu. Ik pēc kādām, es teiktu tā, 9 dienām, bet tos gan jau skatās pēc mēnesis fāzēm. Un tad ir tā, ka pēc ziemas saulgriežiem, tad, kad pienāk 2. jaunais mēnesis, jo mēnesi mēs redzam pie debesīm, tas ir ļoti izdevīgi. Mums nevajag neko, nekāds kalendārs, viņš ir dzīvais dabas kalendārs, ir pie debesīm. 2. jaunais mēnesis, tad mēs svinam meteni. Mēnesis ir tāds ļoti interesants objekts, jo, ja mēs pavērojam dabā, tad diezgan daudz daba seko mēnesim. Un es domāju, jebkurš no mums arī dzirdējis tādu teicienu, tagad tie laika apstākļi tādi, kādi viņi ir, bet tad, kad atnāks pilns mēnesis, respektīvi, kad mainīsies mēnesis fāze, tad mainīsies laika apstākļi. Un bieži vien tā arī diezgan tas notiek. Lūk, un tajā 2. jaunajā mēnesī pēc ziemas saulgriežiem ļaudis svin meteni. Metenis tātad kaut ko met, kaut ko pārmet, aizmet. Tas nozīmē, ka principā pavasaris cīnās ar ziemu un, protams, viņu uzvar. Aizmet ziemu un sākas jaunais auglības cikls, sākas pavasaris un tas ir metenis. Un tāpēc meteņos ļaudis diezgan daudz ko dara, lai nosvinētu meteņus un lai arī viņus, kā saka, iegrieztu, lai ietu uz priekšu tā daba un visums, lai neapstātos, lai iet uz priekšu. Līdz ar to meteņos vēl iet masku gājieni. Jo jūs šeit esat atnākuši ne jau, lai paēst un padzert un papriecāties, bet lai darbu izdarītu. Un tas darbs būs tagad jādara, mēs iesim gājienā, trokšņosim, metīsim tādu lielu loku ap māju, lai māja ir pasargāta līdz nākamajiem svētkiem, lai šeit ir auglība, laba raža,
spēks un izturība un tā tālāk. Un tad būs arī viss pārējās lietas. Tagad mēs, tā teikt, jūs visus iesvētīsim, jo citādi no jums nekādas jēgas tagad nav. Noiet, pēc 2 nedēļām noiet. Ar šodrējiem ir tā, ka viņas, protams, ir grūtāk dabūt nost. Arī tagad. Mēģināšu pastāstīt skaļāk to, ko Andris stāstīja. Tātad viņš jūs tagad iesvētā ar svētajiem šodrējiem. Šī gadījumā gan tam, protams, ir krāsiņu buņģiņā, bet tādā tradīcijā jūs bāzt roku krāsnī un ņemt kārtīgu sodrēju, devu un ziestu sev uz sejas. Sodrēju un tā rokas iebāšanas krāsnī arī ir tā kā iebāšana citā pasaulē. Jūs tā kā tajā nezināmajā, tumšajā pasaulē iebāžat to roku, ņemat tos vēbus un ziešat sev uz sejas. Jo, kā jau es teicu, ir 3 rituālās krāsas - balta, melna un sarkana. Un tajās tad mēs arī tērpjamies un dodamies masas gājienos. Tad mēs būsim galīgi neatpazīstami, iesvētīti ar svētajiem šodrējiem. Varēsim doties rituālajā gājienā. Tad, kad mēs ejam gājienā, šis ir tas brīdis bērniem svarīgi. Šis ir tas brīdis, kad jums neviens nedrīkst aizliegt, kliegt un bļaut un teikt klusāk un mēs tur mežā vai vēl kaut ko. Šis būs tas brīdis, kad taisiet sproksti, cik vien varat uztaisīt. Ejot gājienā, varat smiegt, kliegt, smieties un visu, ko vien no sevis skaļu ārā dabūt. Vienu kantiņu nodziedāsim un tad dosim. Metenīti, metenīti, kur ir tava pātazīs? Metenīti, metenīti, kur ir tava pātazīs? Kur ir tava pātazīs? Vai silāj, vai krūmāj, vai aizrokas kažokā? Vai silāj, vai krūmāj, vai aizrokas kažokā? Vai aizrokas kažokā? Metenītis pudelītis uz akmeņa bērnu spēr. Metenītis pudelītis uz akmeņa bērnu spēr. Uz akmeņa bērnu spēr. Uz akmeņa bērnu spēr, traukās lotus uzspēdāj. Uz akmeņa bērnu spēr. Traukās lotus uzspēdāj. Traukās lotus uzspēdāj. Višķi budeļi un ķekatas ir tieši tādas galvenās meteņa masku grupas, bet arī čigāni un vēl līdzīgi. Un tad ļaudis svin pie ugunskura, tāpēc, ka vajag sasildīt pasauli. Pasauli vajag sasildīt. Jā, pasauli jāsilda. Un metenis tas laiks, kad silda pasauli. Un vizinās ar rāgavām un vispār brauc tālu ciemos, kas ir svarīgi. Bet, meteņos ir vēl dažādas rituālās izdarības, piemēram, apstaigā dārzus, varbūt arī tīrumus. Mēs tā godinām Zemi Lāču un tā viņai arī visu veselību un labu, visu netālas Vastalāvi, lai tiekāti kurlaikāti, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi, Vastalāvi, Kapostu dārziņai, Vastalāvi, bez kapostu dārziņai, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi, 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 lai jau balti kāpostiņi, Vastalāvi, lai jau balti kāpostiņi, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi, Vastalāvi, papaļāvi galviņām, Vastalāvi, papaļāvi galviņām, Vastalāvi, reņģi Vastalāvi,
rotaināmi lapiņāmi, vassalāmi, rotaināmi lapiņāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, lecekati kurlektāmi, vassalāmi, lecekati kurlektāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, samināti sīkas nātris, vassalāmi, samināti sīkas nātris, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, lai jau tīri kāpostīgi, vassalāmi, lai jau tīri kāpostīgi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi, reģe, vassalāmi, vassalāmi. lien ārā, ja? Tagad metenis par to jūs visus apbalvos. Tagad mēs dodamies pēc meteņa balvām. Metenis no gaisa metīs dārgas lietas, visādas dārgumus, tā skaitā arī ļoti garšīgas konfektes. Tas ir tikai vienreiz gadā, kad no gaisa krīt konfektes. Dodamies! Visiem jānāk! Dziedādami dažādas rituālās dziesmas lēkā pa šo zemi, tādējādi ceļot asnus un savukārt nezāles minot atpakaļ zemē iekšā. Tas ir tā kā saka jaunajai tam auglības ciklam. Dzied dziesmas dažādas, kopā dejo, dzied, priecājas un svin šo meteņa dienu. Tā kā mums tradīcijās jau diezgan sen tas ir.